tanī brīdī, kad tu jūti, kad tu saproti, ka, jā, menopauze ir iestājusies, ka tā pauze ir klāt, un tad tev ir tāda sajūta, ka tu stāvi tā kā aiz malā. Un tev ir 2 varianti. Vai tu paliec tur, kur tu esi, un tā tava dzīves kvalitāte jūtami samazinās, vai tev ir jāsaņemās, jāceļās un jātiek tajā aizai pāri un jāiet tālāk. Sākumā ir diezgan grūti arī atrast to savu pareizo terapiju. Sākumā tu ņem vienu medikamentu, tad tu ņem vienu devu, tad tu varbūt sāc ar tabletēm, jo tev liekas, ka tas būs efektīvāk, un tad tu ņem tādu preparātu, un tad tu saproti, ka tas īsti nav tas, kas tev palīdz, un tad tu ņem atkal citu, un arī varbūt tas nav tas, kas tev palīdz, vai arī deva nav pareizā, un tā soli pa solim, ejot uz priekšu, tu nonāc līdz tai labākajai, līdz tev labākajai terapijai, jo tas ir skaidrs, ka uzreiz ar pirmo var arī netrāpīt, un tas ir normāli, jo katrs mēs esam individuāli, un lai arī es saprotu, man ir ļoti lielas teorētiskās zināšanas un ļoti liela praktiskā pieredze, bet, attiecībā uz sevi, tas nav tik vienkārši uzreiz to visu tā salikt, lai tas būtu tā, kā tas ir ideālais variants. Tev ir paiet 2, 3 kaut kādi preparāti, kombinācijas, kamēr tu atrodi to, ar ko tu vislabāk jūties. Tā mana recepte faktiski manai menopauzes terapijai, tie ir